Es ziniet, par cīņu runāt, jā, teiksim, nedaudz, jā. Un ziniet, aizpatē cīņas tradīcijas ir senas. To man teikt klāt šie vecāki aizpatnieki par mani, jā, tie apstiprinās to. Nu, gāja laiki, nopirkam jaunu paklāju, teiksim, jā, nelaiķi, viss, teiksim, kam piemērs tos aizpatēja Manfelds iegādājās paklāju, jā, teiksim, ar mani iniciatīvu, jā, un, protams, pēc tam sekotāji bija daudz. Daudz jaunieši cīkstījās, jā, vecā klubā viss bija, jā, tā tālāk. Tad, labi, beidzās mums visiem patīkamais sociālisms, jā. Nu, man mainījās darbieta, jā, tā vieta tukši nepalika, bija kas man darba turpinātāji, jā. Un pirms tam jau bija, ne jau es biju vienīgais darba turpinātājs, pirms tam jau bija tāds Vērs bija un bija Nelaiķis Šulcs un, nu, Sudakovs, viss tāda vīri bija, jā. Nu, ziniet, viss bija ļoti skaisti. Braucam arī ar skolu jaunatni uz sacensībām, jā. Pieaugušie piedalījāmies arī lauku sporta spēlēs. Liepājas rajona vieta, mēs nebijām tie spicākie. Mūsu vieta, tā, ganīs nevis bija rādīt, bet tā bija 3. līdz 5. Ja? Tur 1., 2., 3. mums varēja laimēties tā, ja nenoveicās kādai Krāslavai vai Jelgavai, ja? Rīgā, nu tie bija spēcīgi, tie bija priekšgalā. Bet, ziniet, kā gāja gads, teiksim, piemēram, 2002. gada sporta spēles, ja? Republikas, kurš notika aizpatē. Cīņa notika Liepājā, ja? Šuj, piedošana Kazdāngā, jā. Nu, ziniet. 2000. gads. 2000. Tad vai arī Šreiber bija? Jā, 2000. gads. Jā, Kazdāngā, pie brīvā Jā, cīņa. nu, piedošana es studēju par 2002. gadu. Jā, bija sportspēles, jā. Ziniet, nu, paklāja bija arī aizpatē. Nu, šeit beidzās paklājas, tas jauniegūtais paklājas, ko ar šausmīgām grūtībām mēs dabujām, jā. Tur man treneri no Jelgavas palīdzēja, un Šaunkungs arī piebalsos to, kad mums gāja tam cīņām pa paklājām, nu, bet dabujām to paklāju. Ziniet, tādas paklājas bija nomests, izrādās tur ziem paklājām, lai notikt sacensības, tā bija vest no Liepājas. Piķis laukā, kas ir? Jā, Kazdāngai arī bija paklājis. Nu, es nezinu, tā tad liekas naudas līdzekļu izšķiešana. Tad Liepājas rajona šī sportspēlēs dabūja 11. vietu. Ja? Nu, ziniet, tur vajadzēja mazliet naudas, tad tehnika maudzēja, kas bija, ja? Teiksim, kur vajadzēja treniņu nometni atstāt. Tas bija laiks, kad bija ļoti grūti ar naudas līdzekļiem visiem. Vai viņš bija uzņēmējs, vai nebija uzņēmējs, bet, nu, visiem, arī audzēkņiem, visiem bija ar naudas līdzekļiem grūti. Nu, ziniet, vienīgais, kas no rajona, faktiski Liepājā dzīvoja, bet, nu, viņš rajona pastāvēja, teiksim, jā, Dzintars Kļāvi, jā, tas dabūja 3. vietu, augstāko vietu, jā. Kaut gan te pat bijuši aizpatnieki daudz ir, jā, kuri iepriekšējās sportspēlēs dabūjuši 3. vietas un augstāks arī, jā. Un kur nebija neviens cīkstos no rajona, bija grieķu romiešu cīņa pārstāv no Liepājas. Kādā sakrībā? Atklāt sakot, grieķu romiešu cīņa, ja šitādā līmenī, tad brīvās cīņas cīkstoņi grieķu romiešniekiem dod iekšā, dod pa kāju tā kā nebijušiem. Ja? Ja tas notiek augstākos līmeņos, tad varētu būt kas. Bet tādi līmeņi grieķu romiešnieki kā Liepājā ir, ja? Nu, tie dabūja no visiem priekšā. Mēs rezultāti palikām 11. vietā, kad visi pazīstamie teica, kas jums notiek? Es gribētu es pārtraukšos, bet es gribētu zināt, šobrīd risinājums. Tieši šobrīd risinājums. Redziet, kas ir, jā? Kur paklājas ir? Paklājas sadara, jā? Nu, tur kādam bija jāatbild par to, nu, piķis laukā, nu, labi, es nespētu, no nelaimēm viens nav pasargāts, jā? Kāpēc nekāda atbalsta nav, jā? Kad prasīja, piemēram, nu, vajadzēja, nu, mums tāds Republikas izlases treneris ir Freidenfelds, jā? Es nezinu, daži pazīst, daži nepazīst, jā? Nu, viņš, teiksim, viņš to jaunatni nodarbojas, jā, Mazirbēja nometni, jā? Nu, tur lielām grūtībām dabūja, lai es ar to nenodarbojās, jā? To bija mans kolēģis Bergs, jā? Nodarbojās, jā? Veidā personīgām mašīnām vēd, jā? Nu, tur vajadzēja naudiņu ieskaidīt, lai zēni veselu mēnesi tur trenētu. Par to pašu atkal, par to cīņu, ja? Cīņa, mums varās jāšanas sports grobiņā. Nu,
salīdzināt cīņu, ja? Cīņas sportam vajag biksītes, čībiņas, paklāji, dušku nomazgāties, ja? Jātiek sportam, jāšana sportam. Nu, tur vajag, ziniet, tie kapitāli ieguldījumi. Un noniecināt, un iznīcināt cīņu, kā jau kuru sportveidu, es tikai runā vairāk par savē, ja? Tas, ziniet, ir tā, iznīcināt un pēc tam viņam nepiecelties. Un tagad paklājas nav, atbalsts nav, kaut gan treneri ir. Visur, lai varētu kaut ko trenēt, ja, ir vajadzīgs certifikāts. Tie ir. Tad jautā. Pirms, kā nodeg, jā, tā zāle, nu, ka viņi nodeg. Pirms tam jau tās cīņas jau vairs nenotika. Bet kurā vietā būtu noticis? Kā nē, pagaid, nu, pirms nodeg. Pirms nodegšanas neeksist, tad jau negāja neviens vairs uz tām cīņām. Kāda ņēma, ka paklāja neviens cilvēks nav. Par to runās viņš, ja? Viņš runās. Es ten laikā beidās sociālisms, es pats. Es biju, jā. Pēc tam vairāk nebija. Vienkārši nebija tādas cīņas. Un es nesaprotu. Vai viss šitas te darbs un tas ir? Kolēģi, ko vienu? Tāpēc, ka nopirkt grieķu robežu cīņu no Liepājas. Ne jau tāpēc. Bet ko mēs varam izdarīt? Ko tu var izdarīt? Jau var izdarīt. Nu, es nezinu. Nu, bet, nu, tā ir paklājā. Nē, nu tā ir paklājā, un vajadzēja arī mazliet atbalstīt, ja? Neviens, kas ir cīņu nodarboja, kāds cīņu trenējis, es, klausiet pagāju. Un tepat Valdis, jā, neviens tā saņēmis nevienu kapeiku par trenēšanu. Ja? Un tas, ka vajadzēja arī būt, ja, teiksim, kad no tiem pašiem Kazdāngas audzēkņiem, ja, kad bija, mēs piedalījāmies tehnikuma Spartakiādē, ja, un bija, kurus varēja ņemt. Nu, atklāt sakot, es teicu, nebija naudīs nekam, un pat nevarēja mums nodrošināt to, lai būtu kāda naudība, lai varētu treniņu momentu uzrīkot, ja. Tādiem, nu, mūsiem vajadzēja, nu, tiktu kādu 15-20 lati, ja. Tas var izbūt, man vispār jau. Es tam piekrītu, tāpēc šim brīdim, var sakot, novads ir izveidojies, šī sports dzīve tagad ir veidojās novadā kopumā, bet es neesmu šim brīdim nevienu certificētu šīs brīvās cīņas treneri redzējis pie manis un atnākot un teiktu, ka mēs gribam šo sporta veidu šeit attīstīt. Ir bijuši florbolisti, ir bijuši tagad jauniešiem tas futbols, ko mēs finansējam jaunas grupas bērniem. Bet neviens treneris nav bijis, var sakot, par brīvo cīņu. Ja jums ir certifikāts, neviens nav griezies šeit, mēs gribētu sākt atjaunot šo sporta veidu. Tur jau tas valdi, es jums atliekās, neviens jau nav griezies pie mums uz domi, mēs gribētu sākt nodarboties ar jauniešiem ar brīvo cīņu. Šeit bija arī bokseri, ne? Pagā. Tad mēs sākam runāt, ja tas sporta veids sāk attīstīties, ir šie sportisti. Mans komentāri par šito tēmu. Es saprotu, ka šodien arī tādā, varbūt, virzienā iestājas saruna, ja, ka tiks pieminēti tie daudzie neskaitāmie sporta veidi, kas kādreiz aizpatē plauku un zēju, ja, un kaut kur vēl rajona gados, ja, pastāvot, teiksim, rajona organizācijai tika iznīdēti, ja. Par šo, ka gribu cīņu aizpatē atjaunot, es tīri personīgi uzzināju no tādiem kungiem, no Valdu un no Jāņa, ja, un tā kā tiešām ir tas jāņem vērā, ka ir, kā saka, tas, ko kādreiz kādam ir izdevies nograut, tomēr ir jācenšās atjaunot. Pirms 2 nedēļām burtiski man bija saruna ar policijas īpašumu pārvaldnieku Raknieku Gunti tieši par šo tēmu. Es teicu, kādā jums miliči, vai jums nekāds sambo, nekas nenotiek, kādreiz varbūt miliči sports. Nu, viņš man saprata, uz ko es velku, un viņš apņēmās no savas puses Liepājā par saviem kanāliem norganizēt pagaidām bezmaksas, bet nevis sacensību, bet treniņu paklājus. Ja? Un tikko viņam tad būs izdevies, viņš man dos ziņu, un viņš dotu iespēju un vietu PMK tajā policijas sporta zālē. Tur būtu tie paklāji, un tā būtu arī vieta un iespēja, kur varētu šo sporta veidu pamazam sākt realizēt. Ja? Uz to ir gatavi konkrēti mūsu treneri, saprot, ka Jānim jāatjauno certifikāts, ja? Bet, nu, pirmās iestrādes, lai atjaunot šo sporta veidu, ir jau. Ja? Tā kā nav tā, kā mēs pilnīgi neliekamies ziņas, ja? Nu, ir tāda lieta, ka mēs esam pie sasistas silas, ja? Pie daudz kā nograuta, un daudz, kas mums jāsāk vienkārši savu traukšanu no jauna. Tāda situācija. Labi.
Es tā vienīgi vēl īsti piebildīšu. Protams, atbalstīt visu var, bet doma to neorganizēs. Tas ir pašiem entuziastiem. Nevar jau arī nopirkt tepiķi, ja tur pieņemsim, pa priekš tepiķis rodās, un tad sāk meklēt, kas grib sportot. Varbūt tas es pieļauju, aizies 15, 20 puikas, tas ir visu forši atbalstāms. Bet ja aiziet viens, un viņš pēc mēneša jau pasaka, čau, man tomēr nepatīk, vai divi, un priekškam tā kā, Tāpēc jau ir labi, ka tas piedāvājums ar tiem treniņu paklājiem iesākt un redzēt, kas notiek. Ja lietas aizies, jā, viss kārtībā. Meklēsim līdzekļus un valties visu laiku.